Sveiki, mani sauc Viktors, turpinām veidot weblapu. Iepriekšējā video es nebiju paskaidrojis visu CSS failu, kuru es biju izveidojis. Tā kā tagad es pa punktiem paskaidrošu. Body, tas ir body selektors, kad stils tiek piemērots visam dokumentam. Te ir parametrs margin, tas nozīmē no loga malam, cik ir attālums. Padding, tas arī no loga malam, bet jau līdz saturam. Background color, tā ir fona krāsa. Font family, tas ir fons, kurš tiks izmantots. Fonta izmērs ir small, un to var arī norādīt pikseļos. UL selektors, tas nozīmē, kas ar sarkano ir šobrīd apvilkts. Tas ir saraksts. Un lai viņam piemērot stilu, jāizmanto UL selektors. Un tā width platums 200 pikseļi, list type, tas nozīmē, ka viņam nav nekādi tur aplīši vai kvadrātiņi. Border, tas nozīmē, ka sarkanā līnija, te arī mēs to varam redzēt. Tālāk display block, vispār tas arī ir pēc noklusējuma, tas nozīmē, ka man ir viens video par bloka un inline elementiem, tad arī varat to noskatīties, sapratīsiet. Margin left dotajā gadījumā nozīmē atkāpe 20 pikseļi, te arī ir tā atkāpe no satura līdz mūsu sarakstam. Font size, tā ir fonta, izmērs 16 pikseļi un font weight, tas ir fonta treknums, bold, tas nozīmē trekns. Vispār, ja jūs paņemsiet šito piemēru, jau to HTML failu, kuru mēs izveidojam, tad jūs varat visu paši paklikštināties, samainīt tās vērtības un būs saprotams, ko kas nozīmē. ULLI, šobrīd tas ir UL saraksta LI elements, un viņam arī ir display block, vispār pēc noklusējuma tieši LI ir display inline. Tālāk, platums ir 190 pikseļi. Un te ir border bottom, tas nozīmē apakšējais rāmis, ir viens pikseļis, punkti ir un baltā krāsā. Un te jūs arī to varat redzēt, jo dotais ir LI elements, katrs ir LI elements. Un viņam te ir baltais punkti ar līnija. Padding bottom un padding top, tas nozīmē atkāpē 10 pikseļi. Te ir tā atkāpē no augšas un no apakšas un tā katram elementam. Background image, tas nozīmē, ka šitiem elementiem ir piemērots fona attēls, un fona attēls ir šitas kvadrātiņš, kuru jūs redzat, tas arī ir tas fona attēls. Un skatoties, kādā Barlock programmā mēs skatīsimies, un vispār šitie 3 parametri jāpielāgo atsevišķi. Katrā gadījumā tie var mainīties. Piemēram, ja tiek izmainīts fonta izmērs, piemēram, uz 18 pikseļiem, un tad mēs atjaunojam lapu. Un redzat, ja kvadrātiņi nav īsti tā vietā, kur vajadzētu. Un šitie 3 parametri arī atbild par tiem kvadrātiņiem. Ja ir interese, varat to pamēģināt paši un paskatīties rezultātu. Vēl interesanta lieta, kāda ir realizēta šajā menu, tas ir UL selektors, LI elements un iekšā LI ir links. Ja mēs skatāmies index HTM, tad tā arī ir UL saraksta sākums LI elements, un iekšā LI elementa ir links, kurš norādīts ar tagu un href atribūtu un saturu jaunumi, kompānija kontakti. Linkam ir piemērot šitāds stils text decoration no, un tas nozīmē, ka linkam nav pasvītrojama. Linka teksta krāsa balta. Tagad te ir ULLI hover. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē
kad linkam virsū ir pele, tad viņam uzreiz text decoration ir underline, viņš ir pasvītrots, mazliet citādāk, piemēram, nekā oriģinālā, un arī krāsa balta. Tad te ir tas rezultāts, redziet, kad mūsu pele ir virs linka, tad viņš ir pasvītrots. Un tā es ceru, es izskaidroju to CSS failu. Tagad varam turpināt darboties. Un ko pirmo es izdarīšu, es izdzēsīšu border, jo tas mums šobrīd nav vajadzīgs. Tagad mēs atjaunojam un redziet, sarkana līnija ir pazudusi. Tā arī principā ir nepieciešams. Un tā, ja skatīties pēc oriģināla, tad mēs tagad sāksim strādāt ar otro tabulas lauku. Un otrajā tabulas laukā, izmantojot tabulu, sāksim veidot izvelni. Mēģināsim veidot tāpat, kā ir oriģinālā. Protams, ka nebūs ideāli, es jau par to esmu runājis, jo jebkuru dizainu var pieslīpēt un kaut ko papildināt. Un vispār vēl arī iesaku izmantot komentārus, jo pēc tam būs daudz koda un pat nevarēs saprast, kas ir kas. Header sākums. Header tas nozīmē, šitas ir headers. Un te ir header beigas. Lai mēs varētu saprast, ar ko mēs vispār strādājam. Un tad šitā otrā daļa, saturs ir šajā tabulas laukā. Tad mēs paplašināsim to tabulas lauku. Un te jau mums būs saturs, kas ir nepieciešams. Es esmu izdomājis, ka es ievietošu te tabulu, kura būs ar 3 rindām. Ne, ar vienu rindu, ar 3 kolonnām. Table. Ja te mums ir līdz 550, tad arī varam piemērot to 550 width uzreiz. Lai arī testētu un redzētu rezultātu, ir nepieciešams atribūts style, un te es uzreiz ierakstīšu border 1 pixelis solid black. Tā, pagaidām viss. Tagad sāksies tabulas rinda un tabulas dati. Sākumā vienkārši ievadīsim un tad apskatīsim, kādi ir rezultāti. Un arī aizveram tabulu. Par visādām atkāpēm te arī tajā organizācijā to beigās visu var izlabot, jo šobrīd mēs mācamies un vajag par tām vairāk lietām, kuras vairāk aktuālas uz doto brīdi. Tad skatāmies, kas mums ir sanācis. Mums ir sanākusi tabula, jau ar saturu. Kas ir nepieciešams, jo tā tabula mums būs izvelna. Tad ir tāda lieta, kā šobrīd tabula ir pa vidu un to var izlabot, pierakstot tabulas laukam, kurā iekšā atrodas tabula, atribūtu style ar parametru vertical alignment
top. Pagaidām būs pietiekami. Un te mēs mazliet sadalīsim, lai būtu pārskatāmāk. Un vispār teikšu jums tā, ka, ja jums liekas, ka es par lēni visu paskaidroju, tad varat vispār mācīties pašmācības ceļā, jo es mēģinu darīt visu tā ar noteiktu ātrumu, bet arī, lai viss būtu maksimāli saprotams. Redziet, tabula ir novirzījusies uz augšu. Ja skatāmies oriģinālu, tad te tabulas laukā kāda ir iespēja. Iespēja ir sekojoši te arī piemērot atribūtu style ar parametru background color. Ja mēs gribam uzzināt to krāsu, tad ir visādas programmas pieejamas. Tagad es esmu visas krāsas nofiksējis. Pēc tam arī tās krāsas izmantošu. Tad background color. Te būs fona krāsa. Un vispār to fona krāsu varu šito stilu nokopēt uzreiz tiem pārējiem. Ko tas dos? Tas dos to, ka nebūs no sākuma jāraksta un uzreiz var pareizās vērtības nokopēt no programmas. Te esiet uzmanīgi, skatāties to sintaksi, kā man ir realizēts. Jums jābūt identiski, lai nebūtu kļūdu. Tā. Tagad saglabāšu failu un apskatīsim, kas ir sanācis. Ir krāsas, protams, kā ir līdzīgas. Un jārunāt par to augstumu, ka tad te ir tas augstums lielāks. To iespējams izdarīt. Atveram atkal mūsu failu index.htm. Tā, te vēl ir tāda kļūda, kura sākumā nav redzama, bet dažreiz pēc tam var izvērsties, ka nav aizvērsts tr teksts. Un tā. Nākošā darbība būs tāda, ka table, viņam platums ir 550 pikseli, bet es neieliku to augstumu. Augstums būs atribūts height. Protams, visus šobrīd mums ir tāds kā makets, es jau teicu vēl iepriekš, kā pēc tam mēs visus atribūtus, parametrus vienkārši saliksim atsevišķi vienā failā. Bet to brīdi, kad mēs mācāmies, tad labāk to izdarīt tā, lai tas aizņemtu mazāk laika. Varbūt viņam ir jau 20 pikseli. Nu jā, rezultāts ir, tad tagad ir nepieciešams ievietot linkus. Te ir linki bez pasvītrojumiem, bet tagad jau redzēsim, kā būs. Tad nepieciešams te saturu ielikt tā, ka mums būs links A, href pagaidām atribūts uz kurieni nenorāda, jo to pēc tam ir iespējams pierakstīt to lapu, uz kuru norādīs. Te būs LV,
noteikti vajag aizvirt to A tegu, jo, kā atceraties no teorijas, tad lielākai daļa tegu HTML ir aizverošais tags. Un tā, tagad tikai vajadzēs samainīt otrais N būs un D, E. Tā, saglabājumam skatīsim CSS failu. Body, tad kā ir light. Un varam skatīties, kādas ir iespējas. Kādas mums ir iespējas. Un iespēja ir sekojošā, ka es izveidošu jaunu klasi. Table menu. Varu to nokopēt. Tā arī tagad redzēsiet reāli laikā, kā tiek veidot stils. Te būs menu A un menu A hover. Līdzīgi kā te pat blakām atrodas. Tad te es varu izdarīt, ko nokopēt. Tā, to saturu varu nokopēt. Jo es esmu izdomājis, ka mana realizācija linki būs pasvītroti. Tā, saglabājam. Un tad, kas šobrīd notiek? Vajag apskatīties, kas mums ir sanācis. Nu, ir kaut kas sanācis, bet nav īsti tā, ka vajag, kā to var realizēt. Realizējam sekojoši. Tabulai piemērojam klasi, pierakstam atribūtu klasi ar atribūtu, un te būs atribūts menu. Atceraties, mēs te veidojam, un tagad atjaunosim. O, tagad jau ir labāk. Tad rediģējam tālāk mūsu CSS failu. Tad būs nepieciešams tam pierakstīt font bold un tekst elegant center. Un te to pašu arī, kad pele būs virs linka, tad to arī vajag pierakstīt. Un to mēs arī izdarīsim. Un tā, saglabājam, atjaunojam. Tagad es paskaidrošu tādu lietu. Es piemēroju parametru text elegant center, bet nekas nav noticis. Kāpēc? Tur ir tāda specifika, kā links, viņš nav bloka elements, un tāpēc viņu izlīdzināt un visu kaut ko darboties nevar. Ir nepieciešams to izdarīt caur table menu, TD. Tas ir tabulas lauks selektoru. Piemērot to tabulas selektoram. Tad saglabājam, atjaunojam. Nu, redziet, kāds ir smuks rezultāts. Un ja pele ir virs linka, tad links tiek pasvītrots. Tad apskatīsim, kā te ir realizēts. Te links ir pasvītrots, kad jau pat
pele ir virs tā lauka. Kā to var realizēt? Jo te mums varētu, it kā arī atstāt tā, kā ir, bet, skatīsimies, ko var izdarīt. Tad, ko var izdarīt? Būs nepieciešams tā, ka mums būs vajadzīgi vairāki parametri. Viens no viņiem būs blok. Mums vajag apskatīties, kā te ir piemērots. Jā, sanāk, ka te ir 550. Labi, mēs izdarīsim, ka tas būs 200. Tā. Būs 180. Tas ir platums. Un it kā vairāk nekas nav vajadzīgs. Mēģināsim to arī iekopēt. Saglabājam. Un tagad atjaunosim. Redziet, tagad ir tā, ka tagad mums ir jau pareizs rezultāts. Mazliet var pierēdīdziet to platumu te 170 pikseli, lai nebūtu tik plati. Un tagad, tagad te arī vajag to samainīt. Saglabājam. Atjaunojam, un tagad viss ok strādā. Kas būs nepieciešams tālāk? Sanāk, ka tālāk mums ir vienkārši baltais kvadrāts. Kā to iespējams realizēt, ir vairākas realizācijas. Tāda manā skatījumā tad būs tā, kā mēs to realizēsim. Izdarīsim sekojoši. Tā. Un arī var komentārus noteikti pierakstīt, jo pēc tam pašiem vieglāk būs saprotams. Tā. Un uzreiz sanāk, ka pēc tabulas ir iespēja tāda lieta pierakstīt konteineri div tagu. Uzreiz viņam piemērojam augstumu. To var ar stilu piemērot vai arī ar atribūtu. Es gadiem piemērošu to ar atribūtu. Un 35 pikseli. Tā. Uzreiz arī viņam pierakstīšu rāmi. Lai mēs redzētu, kas notiek. Un aizveru. Uz doto brīdi būs piemērs, ka tas ir tiešām tukšs konteineris, kura nekas iekšā nav. Un apskatīsim, kas mums ir sanācis. Tiešām konteineris ir parādījies, bet viņam nav piemērots tas, nav piemērojies tas. Tad to var izdarīt citādāk. Tad arī jau caur atribūtu style. Protams, ka pēc tam tas viss būs rediģēts
caur CSS. Un tad mēs pierakstīsim te 40 pikseli. Iesākumam apskatīsim, atjaunojam. Jāsalīdzināt ar oriģinālu, ka tad ir pārāk daudz es esmu te pierakstījis. Vajag pamēģināt 35 pikseļus. Tā, saglabāsim un apskatīsim. Nu labi. Pat tas ir par daudz. 30, lai būtu. Saglabājam, atjaunojam. Tas ir ok. Pat tam konteinerim pat tagad nemainīsim to rāmi. Lai pagaidām paliek, pēc tam visus tos rāmiešus mēs varēsim noņemt. Kas tālāk? Tālāk sekojoši. Rinda seko. Protams, ir dažādas iespējas, kā to ielikt. Viens variants tā ir tabula. Es tikai izdomāšu, kā labāk, vai pat to varu ielikt tāpat kā divu. Vēl, protams, ka te mums jābūt latviešu valodai. Ja mēs visu veidosim, sākuma lapa būs latviešu valodā. Un es izdarīšu pats sekojoši. Nokopēšu to divu. Un ielikšu vēl vienu identisku. Tā, saglabājam. Pat īpaši te neko atjaunot nevajag. Nu labi, atjaunosim. Nu, ir. Tad, kas ir nepieciešams pēc tam? Tagad ir nepieciešams. Un te bija kāds piemērs. Jūs redzējat div tegu tukšu konteineri, un tagad mums būs div, kurā būs iekšā saturs. Un saturs būs sekojoši. Mums ir 3 attēli. Viņi arī ir linki. Tad to arī vajag izveidot. Mums ir attēli. Atrodas mapē images. Un tad to arī izdarīsim. Ieliksim tos attēlos. Tags IMG, atribūts SRC. Un te mēs ierakstam images, šķērsvītra, slash angliski. Un kas mums pirmais būs site, map.gif. Un tā mēs aizveram, mēs tos vispār ieteicams norādīt tos width un height atribūtus. Nu, bet tā kā tie ir mazi attēli, es domāju, tas nav tik kritiski. Nākošais būs nosaukums mail. Un pēc mail mums nāk home. Tā, saglabājam, atjaunojam. Nu tā, ir attēli mums parādījušies. Mums šobrīd sanāk, ka vajag piemērot fona krāsu šitam konteinerim. Un mēs apskatīsimies, kāda ir krāsa. To arī nokopēsim. Un tad tagad div konteinerim piemērosim parametru background color. Te iekopējam to, ko mēs noskanējam. Saglabājam. Un vēl viena lieta, kura ir nepieciešama. Saturam mēs vertical
LI gan ierakstīsim middle.